LSM ir uzņēmušies mēlīgi attaisnot un pat aizstāvēt tos morālos kropļus, kas publiski smējās un skaļi svin cilvēka nogalināšanu. Šīs darbības LSM pārpublicētajā rakstā žurnālists Diršļaks Rihards Plūme, pārtulkojot tekstu no cita ziņa resursa, nosauca par kritizēšanu, bet tos, kas to dara, par vājātiem. Tas ir jaunākais LSM zemais līmenis. LSM ieskatā tā parāde sociālajos tīklos, kas notika vairākas dienas, kad liberāļi ņirgājās, priecājās par to, ka cilvēku nogalina, ir normāla parādība, un tam jānotiek bez sekām. Tie ir tie paši, kas izdomāja naida runu un cancel politiku, gadiem ilgi to izmantoja, apvainojoties par to, ka kāds nepareizi nosauc tikai viņiem zināmu pronaunu. Bet redz, teikt lieliski, ka nomira, novēlēt nāvi viņa bērniem un ar megafonu braukāt pa rajonu un bļaustīties, tā vairs nav naida runa, tā esot kritika. Viņi gāja vēl tālāk, viens zemē, vēl citus jānogulda, aicinot nogalinot vēl. Nogalināt tos, kuriem ir pretējs viedoklis. Es nezinu, kurš precīzi šo tekstu oriģināli radīja, bet fakts, ka Plūme to pārtulkoja un pasniedz Latvijas sabiedrībai, nozīmē, ka ir jāizvērtē žurnālista Diršļaka Riharda Plūmes motivācija apzināti normalizēt tikai sev pieņemamu, degradējošu uzvedību un kroplo morāli.